pāri. Bērni klasē joko, mēs gaidīsim 15 minūtes. Satrauktie un sapucētie Mežciema pamatskolas bērni bija pulcējušies gaitenī un prezidentu visbeidzot laipni uzņēma. Labrīt! Arī klase, kā solījusi Valdi Zatleru, sagaidīja, un šķiet, ka stunda par laiku un vēsturi bērniem tiešām sniedza jaunas atklāsmes. Prezidents bija šarmants, brīvs un aktīvs, ar bērniem aktīvi diskutēja un viņus smīdināja. Stāstīja arī par to, ka reizēm ir grūti sadzīvot ar apsardzi un uzmanību. Uz nopietnu jautājumu, vai devalvēs latu, atbildēja ļoti atklāti. Par to esot domāts decembrī, taču izlemts to nedarīt, un tas arī nenotikšot. Bērniem prezidents patika. Man liekas, ka viņš ir īstenībā ļoti jauks cilvēks, pats pēc dabas, un pa televizoru skatoties, tas likās daudz savādāk. Man liekas, ka tā ir pirmā persona tomēr valstī un pārāk liela atbildība ir. Bet tagad saprotu, ka tomēr pie tā ar laiku var pierast, tā kā es pieļauju, ka varbūt nemaz nav tik traki. Savu īpašo skolotāju sagaidīja arī Rīgas mūzikas internātu vidusskolas kora klase. Vienu dienu viņi darbojās kora balsis diriģenta Inte Teterovska vadībā. Aizturam un dziedam. Super. Ikdienas skolotāji atzīst, ka kādam ienākt un no malas novadīt īsu stundu ir vieglāk, kā strādāt ikdienu. Tomēr iespēja šo darbošanos vērot sniedz jaunus impulsus arī pasniedzējiem. Es galīgi neesmu greizsirdīgs. Es esmu priecīgs, ka ir iespēja ne tikai man, bet arī kolēģiem atnākt, kaut ko bērniem iedot, kādu impulsu, kādu jaunu motivāciju, jo mūsu visu galvenais mērķis jau ir, lai no šiem bērniem, no šiem jauniešiem izaugt sakarīgi cilvēki. Visiespaidīgākā tēma tika Rīgas 28. vidusskolai. Latvijas bankas vadītājs izlaiduma klasē atbildēja uz jautājumu, kāpēc Latvijā notika ekonomiskā lejupslīde un kā tālāk attīstīties. Bērnu interesi Rimšēviču aizkustināja. Ir ļoti priecīgs, ka man bija iespēja faktiski izskaidrot šo ļoti sarežģīto situāciju, kas šobrīd Latvijā ir iestājusies, un jaunieši vienkārši beigās prasīja, kur tad ir problēma, kāpēc mēs nedaram tās lietas, kas jādara, un tas bija tas tik acīm redzam un mīļi, ja, kad, ko faktiski arī vajadzētu kaut kādā veidā mums pārnest arī uz varbūt varas gaitiņiem, un lai tur tik pat raiti un ātri notikt šī lēmuma pieņemšana, kas šobrīd ir ļoti nepieciešama. Šķiet, ka jaunieši arī saprata, kas jādara, lai attīstītu valsti. Mums ir jāražo, kaut ko jādomā, kas mums darba spēks jāatjauno, lai būtu lielāka eksporta, lai mēs nebūtu apkavīt savas pozīcijas. Kopā iespējamās misijas nedēļā piedalās 42 dažādu jomu speciālisti. Aijas Tikāne, Andrejs Skangals, TV3 ziņas. Nevienam dzīvoklis, īpaši, ja tas ir vienīgais mīteklis. Государство провел урок истории в 9 классе на тему «Сегодняшние новости. История завтрашнего дня». В роли учителя Валдис Затлерс держался очень уверенно и по оценкам педагогов школы провел урок на отлично. А сами учащиеся убедились, президент страны – это прежде всего гражданин и человек. Татьяна Коваленко побывала на этом уроке в Межцемской школе. Он вошел в школьный класс так, будто приходит сюда каждый день. Бывший ученик одной из рижских школ, студент мединститута, стажер Ельского университета, врач-ортопед, президент Латвии и, наконец, учитель. В 9 классе по расписанию значился урок истории. На деле вышел разговор о времени и жизни. Настоящий, прошлый и будущий. О событиях, которые уже стали историей. Это и борьба за независимость страны 18 лет назад, и волнение 13 января этого года. Словом, об исторической памяти каждого из нас и народа в целом. А что тогда было? Пикет. А что еще? Беспорядки. Вы участвовали в них? Но своими глазами видели? Да? Вот это и есть ваша историческая память. Вы знаете, что происходило. И у вас есть мнение о происшедшем? Хорошее или плохое? Очень хорошее и очень плохое. А кто-то придерживается середины? Да, это бессмыслица. Молодец. Правильный ответ. Бурной беседы на темы обществоведения все же не получилось. То ли школьники стеснялись задавать вопросы, то ли побаивались давать откровенные ответы, а может, были под сильным впечатлением от самого президента. Первый раз я его видел
Впечатления большие. Когда он зашел, сразу такое волнение появилось, что президент Латвии, все так классно. Это было интересно, ведь не каждый день видишь президента в своей школе. Было очень интересно узнать, каков он как человек. Это позитивный человек. Он говорил с нами как с равными. Валдис Затлерс, например, хорошо помнит свои корни. Его прапрапрадеды были кузнецами и крестьянами, а их прапраправнук волей судьбы стал президентом страны. О своей руководящей работе, которая как раз больше всего интересовала ребят, Валдис Затлерс говорил и в шутку, и всерьез. 24 часа в сутки под охраной. Свободы никакой, работы не впроворот. Поэтому на его вопрос, кто хочет стать главой государства, леса рук в классе не поднялось. Но президента это не удивило. Зато в младших классах 80% малышни хотят занять его место. Старшеклассники более осторожны. Но ребята президенту пришлись по душе. Покидая класс, он сказал, что спокоен за будущее страны. В какой-то момент я забыл, что он президент. Говорил он свободно, высказывал свое мнение. Только в самом конце урока заговорил о политике, о девальвации лата. И это был единственный политический вопрос за весь урок. По оценке учителей, с темой урока «Сегодняшние новости. История завтрашнего дня» Валдис Затлерс справился блестяще. Хотя бы уже потому, что сегодняшняя встреча со школьниками Межцемской школы уже вошла в историю. Татьяна Коваленко, Роман Кабошко, Первый Балтийский канал. Valdis Zatlers šodienas skolēniem atzina, ka viņiem patīk būt prezidentam, lai gan sākums bijis ļoti grūts. Bērnībā Zatlers sapņojas kļūt par ugunsdzēsēju, kā arī gribējis veidot putnu būrus un studēt svešvalodas, taču kļuva par ārstu. Bet tagad no visas sirds darbojas politikā. Vairāk stāsta Uldis Jaunzems. Iespējamās misijas nedēļas ietvaros vairāki sabiedrībā pazīstami cilvēki dodas uz Latvijas skolām, lai vadītu stundas. Valsts prezidents šodien viesojas Rīgas Mežciema pamatskolā, kur iejutās vēstures skolotāja lomā. Stundas laikā tika pārunāti dažādi jautājumi, taču visvairāk jauniešus interesēja paša prezidenta dzīve. Mācību stundu Zatlers iesāka ar frāzi: Vai zināt, kas ir laiks? Šis jautājums skolēns samulsināja, un ar smaidu sejā viņi gaidīja nākamo. Fizika taču jūs mācīt. Kas ir laiks? Zatlers centās atraisīt skolēns, un viņam tas tikpat kā izdevās. Pēc brīža atmosfēra kļuva brīvāka, un jaunieši iesaistījās diskusijā. Stāstot par pagātni, prezidents aicināja jauniešus ieklausīties viņu ģimenes locekļu vēstījumā par pagātnes notikumiem un uzsvēra nepieciešamību līdzdarboties notiekošajos procesos. Šī ģimeniskā atmiņa, šis ģimeniskais, jūs viņiem ticat, jūs viņiem ticat, vai ne? Sēm vecvecākiem. Tā ir tā vēsturiskā atmiņa, kas ir visspēcīgākā, kas veido jūs uzskats par to, kas ir labs un slikts. Zatlera skolotāja prasmes jaunieši novērtēja pozitīvi un bija priecīgi, ka prezidentu varēja iepazīt no citas puses. Interesanta personība. Man iepatikās. Tas, ka viņš ir samērā jautrs. Televīzijā viņš izskatās samērā nopietns, bet te viņš bija jautrs. Ļoti komunikabls, brīvi varēja komunicēt un arī brīvi jutos tajā sabiedrībā. Tiešām nebija tāds saspringums. Kurš katrs cilvēks varētu uzrīkstēt uz skolu, arī atnākt novadīt stundu skolēniem, zinot to, kāda ir skolēna. Mežciema pamatskolas vēstures skolotājs atzina, ka sākumā bažījies par to, vai stunda izdosies, taču gala rezultāts esot apmierinošs. Prezidents ir izpildījis, man liekas, ja ir reizes, kā teikt par 100%, tad šoreiz var par visiem 100%, jo arī sākumā man bija nedaudz bažas gan par skolēnu atsaucību, jo prezidentam lielā mērā ļāva tik ļoti atvērties tieši tas apstākļus, ka skolā nebija atvērta un atsaucīga. Man bija ārkārtīgi liels prieks par saviem skolēniem šajā gadījumā, ka tieši novērtēja prezidentu kā cilvēku prezidentu, kā vēstures skolotāju. Un tikai beigās viens politisks jautājums par latu devalvāciju un tā iespējamām sakām. Pavadījis gandrīz pusotru stundu skolā, Zatlers devās tālākajās darba gaitās. Jauniešiem par viņu palika labs iespējas, taču nākotnē būt par prezidentu vēlētos tikai retais, jo tas esot riskants darbs. Uldis Jaunzems, Svetlana Leitāne, Rojs Brants, LNT. Iespējamās misijas nedēļa Latvijā